Jauns mācību gads sācies ne tikai skolās, bet arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Madonas novadā pretēji valdošajām tendencēm valstī šogad bērnu dārzos vērojama pozitīva tendence. Bērnu skaits ir ne tikai stabilizējies, bet pat nedaudz pieaudzis. Madonas novada pašvaldībā ir 10 pirmskolas izglītības iestādes un 7 pamatskolās ir tātad pirmskolas grupas. Ja runājam par skaitļiem, tad šo apmācības gadu pirmskolas izglītības iestādēs un grupās uzsāk 1117 bērni, un 5-gadīgie, 6-gadīgie tātad ir 484. Ja mēs runājam par salīdzinoši par izglītojamo skaitu, ja mēs nevaram priecāties, ka skolnieku skaits mums pieaugtu, tas tiešām sarūk, tad pirmskolas izglītības iestādēs bērnu skaits ir tāds stabils saglabājies, un 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu skaits ir palielinājies nedaudz, bet tomēr ar 20 bērnu vairāk. Astronomiskā rudens iestāšanās pirmajā dienā uz svētīgu un simbolisku kopā būšanas mirkli Madonas novada pašvaldības pārstāvjus, būvniecības projektu īstenotājus aicināja Madonas pirmsskolas izglītības iestādes Priedīte kolektīvs. Kā nu nē, tieši Priedītē ir veiksmīgi noslēgusies vērienīgākā bērnu dārzu rekonstrukcija visā novadā. Bez jaunajām telpām mazie madonieši ir ieguvuši arī skaistus, moderni aprīkotus rotaļlaukumus. Sākot jaunu apmācības posmu, katra iestāde savu budžetu ietveros skatījusies, ko var sakārtot infrastruktūrā. Protams, šeit jāmin prieks par pirmskolas izglītības iestādi Priedīti, kas ir tikusi pie jaunām un skaistām telpām jau pusgada garumā. Priedītē jaunais mācību gads ir ļoti cerīgs. Bērnu piepildījums mums šogad ir lielāks nekā iepriekš. Kopš es 28 gadus, 27 strādāju bērndārzā, es domāju, ka bērnu skaits mums šobrīd ir pats lielākais, jo šogad 1. septembrī mācības mūsu bērndārzā uzsāka 171 bērns. Par to, ka pašvaldība pievērš lielu vērību pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai, gandarīti ir arī bijušie bērndārzu apmeklētāji, kas nu jau paši kļuvuši par vecākiem un novērtē bērndārzu lomu pirmsskolas izglītībā. Ikvienam madonietim patīk šis te skaistais bērndārzs, ir piesaistījis uzmanību. Es domāju, arī mūsu pedagogu darbs ir to ir pierādījis, ja, kad tiešām bērni tiek labi sagatavoti. Tas ir nozīmīgi noteikti, kas nozīmīgs priekšnoteikums, lai vecāki izvēlētos arī mūsu bērndārzu. Man kā vecākam ir ļoti nozīmēta, ka šīs telpas, ja tās ir drošas bērnam, tās ir manam bērnam patīkamas, ja te ir siltums, te ir plašums un te ir bērnam iespēja attīstīties. Šis bērndārs manam bērnam ļoti daudz devis. Es domāju, arī man noteikti, varbūt es to neapzinos savā bērna vecumā, jo es arī esmu pirms 40 gadiem šo bērndārzu absolvējis un gājis muzikas skolu šajā ziņā. Noteikti arī tajā laikā man mūzikas audzinātājs daudz ko ielika, kas varēja stāties šajā muzikas skolā. Kā piemiņas velti klātesošajiem un kolēģiem, Priedītes kolektīvs dāvāja pašu veidotos kalendārus no skices līdz atslēgai, lai arī nākamais mācību gads pirmsskolu audzēkņiem būtu tikpat ražīgs.